Tūrisma sezonas atklāšanas dienā klātesošiem tika piedāvāta arī velo ekskursija 4 ciemi Ozolnieku novadā, kuras ietvaros varēja apskatīt arī vienu no populārākajiem mākslīgi veidotajiem dīķiem Ozolnieku ezeru, kas veidots pēc mālu karjera rekultivācijas 1978. gadā. Tāpat ar riteni vai bez vēsturisko vērtību cienītājiem ir iespēja apskatīt savdabīgo arhitektūras pieminekli Teteles muižas torni, kas atrodas Dendroloģiskā parkā Lielupes krastā. Ozolnieku novads var lepoties ar Latvijas valsts pirmā prezidenta Jāņa Čakstes dzimtas mājām Auči, kas atrodas Salgalas pagastā. Ceļotājus gaida arī dzejnieku Edvarda Virzes un Elzas Stērstes muzejmāja Billītes, kas ir dzimtas īpašums jau kopš seniem laikiem. Tagadējā veidolā māja pārbūvēta pagājušā gadsimta 30. gadu beigās pēc režisora Eduarda Smiļģa projekta. Billītēs ir sarakstīti Virzes nozīmīgākie darbi, no kuriem īpaši jāpiemina poēma prozā Straumēni un dzejolis Baigā vasara.